Labrīt! Šodien sestdien skaitās, bet visiem darbdien atstrādājam pirmdien 17. kas ir brīvs kopā ar 18. laikam, jā. Braucam uz darbu. Brauksim nedaudz pastrādāt. Mums ir 3 reisiņi. Šoferi, lai atpūšās mazliet, aizbrauksim ar lielo evakuātoru. Pagaidām, kurš ir lielākais. Brauksim pavadāt dažus kraviņus tepat pa Pierīgu. Kāds bobkats, tad vēl viens bobkats un tad dampers laikam. Bet īkšķilt dzīdriņas tepat pa vietu. Kaut ko parādīsim. Davai! Nu tā, esam atbraukuši ar pirmo kraviņu uz objektu jau. Objekts te badās Krogsilā un braucim nost bobkats. Pagaid! Bišķi sobus. Otrā kraviņa būs uzkrauta, bobkats atkal un vedam uz bāzi. Šis gan dubļains netīrs, reika dabūs mazgāt normāli. Tā. Krava pieķēdēta, uzkrauta. Varam doties. Kā jau kārtīgā sestdienā, viss notiek, viss ir ostās. Esam objektā Ikšķilē, ceļ laikam Rimī. Pilns ar tehniku visur. Un vedīsim vienu damperīti mājās. Šodien 3. reisiņš būs. Damperīts klientam atvests. Vadītājs pats nobrauks lejā. Bet, ja nebūtu, pats arī varētu nobraukt, nav nekāda problēma. Nu, re. Jāķēdē un gatavs. Varam cilt platformu augšā. Kaut kā tā. Jā. Pierakst numuru 2633 8015. Man arī to vajadzēs, to vajadzēs. Tātad piezvanīja mums vēl viens klients šajā atstrādājošajā sestdienā. Mums ir 4. darbiņš jau. Jāsavāc ekskavātors no sauriešiem. Braucam pakaļ. Uzkraujam, piestiprinām un vedam klientam apkaļ uz bāzi. Klients darbu pabeidzis.
gatavs nodot tehniku. Mēs esam tie, kas nogādā tehniku uz objekta un atvedam to atpakaļ. Uz objekta ir parasti vest foršāk, tad viņi vismaz ir tīri samazgāti, bet apakaļ parasti ir no zemes darbiem, kā jau zinat, dubļaini netīri, tas novārst mašīnu. Bet, nu, tās darbiņš jāmīl. Laižam. Skatītāji var ierakstīt komentārā, vai pa netīras tehnikas vešanu vajadzētu vairāk prasīt no klienta. Tomēr novārt platformu viņi jāmazgā pēc tam citu klientu, kā savu jauno tehniku negrib dzīt uz tādas netīras virsmu, un tas ir tāds darbs un ņemšanās diezgan. Tā kā, ko jūs sakat? Kā tas notiek? Atbraucam uz objektu, atrodam traktoru, vienmēr fiksējam fotoattēlus gan pie piegādes, gan pie savākšanas, lai konstatētu defekts, vai netīra tehnika, vai tīra. Visas bildes tiek nosūtītas klientam, nu, traktora ekskavātoram, bobcat tehnikas īpašniekam. Tā, lai zinām, kādu esam atveduši, kādu nogādājuši, lai nav nekādas liekas domstarpības. Vismaz no 4 pusēm. Un arī kabinets interesē, vai tīrs vai netīrs. Tāpēc tiek nofišēts. Parasti vēl jāzina, cik kausi ir bijuši līdzi. Izskatās, ka viens, nekur te citu neredzam. Jāiet vēl pameklēt. Reku ir vēl 2 tomēr. Nu redz kā. Gandrīz man aizbraucis bez. Ne? Paņemsim vēl 2 šos kausus. Tā man izbraukt cauri. 2 šie kausi un tad jau varam kraut augšā. Traktoriņu, mini ekskavators. Tagad otru pusi. Hops. Tāpat otru. Tā, te ir, tagad augšā, uz aizmuguri, jāizved durvis. Esam uzkrāvušies un varam doties ceļā. Strēle nav izliekta, nav nekāda augstumā baigi. Kausi ir apspiesti pret lāpstu, lai nekur nepazūd. Piestrupējuši esam te ar 2 ķēdēm. Šeit ir gan vīņšā, gan vēl stropi papildus uzlikt, uz vienu pusi vīņš, uz otru pusi stropi. Heiteriem derēs nepatiks gan jau, bet var rūpīgāk vēl uzlikt kādu stropi vai ķēdi priekšā. Bet es saku, kad ir labi.
Nav nekur tālu jābrauc, pat pa Rīgu. Un varam doties ceļā. Tālākā gabalā varbūt uzlikt priekšā ar 2 ķēdes, bet pieredze rāda, kad visbīstamāk ir bremzējot, ka tā krauva var trūkt priekš. Smagajam nav tā, lai varētu pātrināties, vai viņš tā atrautos uz aizmuguri. Un šeit ir ar ķēdēm kārtīgi noskrieties. Ko braukam? Nu re, atbraucot uz nomu, nevienmēr pašam ir jādzen. Paņem tev, nodzen smuki, lēnām prātīgi. Tad es varu pafilmēt vismaz. Citādi pašam visu nesanāk darīt, gan filmēt, gan braukt, gan kraut. Bet tas notiek ļoti lēnām, prātīgi. Un ir nost. Un viss. Un atcerieties, prasīja par to platformu. Un piemēram, no rīta viņa bija tīra. Nu, vairs jau viņa nav tīra. Tagad atkal ir jāmazgā. Un ko jūs sakat? Kurš par to maksās, par to darbu? Ja man katru dienu tā platforma jāmazgā. Nu tā. Pāris reizes izbraukti. Mašīnīt nomazgāta. Protams, platforma arī. Esam tīri. Un gatavi jauniem darbiem atkal. Noksim tālāk. Es šodien medīšu mieru, bet brauks šoferis. Un viņš brauks tālāk. Viņam šodien vēl 3 darbiņi. Tā kā kaut kā jādalās ar darbiem. Nevar jau visu naudu viens pelnīt. Nu, jāļauj citiem arī nopelnīt ir. Tā, veiksim darbā. Pilsētas evakuators.